Šodien bija operācija, kur pacientam starpskriemeļu diska deformācijas rezultātā kakla daļā bija nospiestas starpskriemeļu atvērs. Tātad tās atvērs, pa ko iziet ārā nervi no mugurkaula kakla daļas un dodās uz rokām. Tātad viņam bija starpskriemeļu diska protrūzija, tātad, kas iespiedās sānu daļās, kur tajās atverīties, kur nāk ārā nervi. Viņam šis process bija appusējis, bet vairāk izteikts kreisā pusē, un līdz ar to šim pacientam bija arī simptomātiska kreisā puse. Tātad šim pacientam bija tā saucamā kakla radikulopātija, jeb brahialģija kreisajā pusē. Un tā kā šis pacients slimoja vairākus mēnešus, un viņa ārstēšana ar konservatīviem līdzekļiem bija neefektīva, tad, pārunājot ar pacientu, tika pieņemts lēmums veikt operāciju. Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un šodien gribu nedaudz pieskarties diska trūcēm un diska saslimšanām mugurkaula kakla daļā. Kā zināms, pēc statistikas visvairāk cieš mugurkaula jostas daļa. Tātad jostas daļa ir biomehāniski ar vislielāko slodzi, un tur starpskriemeļu diski ir pakļauti ļoti lielai slodzei, un līdz ar to tur biežāk notiek kaut kādas problēmas. Bet otrā biežākā vieta mugurkaulā, kur rodas kaut kādas problēmas ar starpskriemeļu diskiem, ir mugurkaula kakla daļa, par ko mēs šodien arī drusku parunāsim. Lietas būtība ir ļoti līdzīga, tāpat kā starpskriemeļu diski jostas daļā, tā arī mugurkaula kakla daļā var veidot diska trūces. Šī ir būtiska atšķirība starp mugurkaula kakla daļu un mugurkaula jostas daļu, tāpēc, ka mugurkaula jostas daļā muguras smadzenes beidzās pirmā jostas skriemeļa līmenī, un tālāk par pirmā jostas skriemeļa līmeni mugurkaula kanālā iet tikai nervi. Tur nav muguras smadzeņu. Savukārt mugurkaula kakla daļā ir gan nervi, gan muguras smadzenes. Tāpēc tīri teorētiski mugurkaula kakla daļas diska trūces ir potenciāli bīstamāks, jo viņas var nospiest ne tikai nervus un radīt sāpes, bet arī nospiest muguras smadzenes un radīt muguras smadzeņu bojājumu, jeb mielopātiju. Tātad pieņemsim situāciju, ka ir diska trūce, kura nospiež kādu no nerviem mugurkaula kakla daļā. Tas varbūt pieņemsim kreisā pusē, un ja tiešām tāda situācija ir, tad līdzīgi kā jostas daļas diska gadījumā sāpes izstaro uz kāju, ja tā diska trūce nospiež nervu saknīti kreisā pusē. Bet mugurkaula kaklas daļas gadījumā sāpes izstaro uz roku. Pat cik tās nervu saknītes, kas iziet no kakla daļas, iet uz roku. Un tipiski šiem pacientiem ir gan sāpes, kas var izstarot uz plecu, uz lāpstiņu un uz roku, un šīs sāpes pavada tirpšana. Šo parādību medicīna sauc par brahialģiju, jeb rokas sāpes. Tāpat kā diska trūces jostas daļas gadījumā, mēdz būt situācijas, un nemaz ne tik reti, kad diska trūce ar laiku saraujās, samazinās vai uzsūcās, un cilvēks pašizārstējās. Tātad cilvēkam nav vajadzīga operācija. Taču gadījumās, kad tas nenotiek un cilvēks neizveseļojas pats pa sevi ar vingrošanu un zālēm, tad varētu būt vajadzīga operācija. Atšķirībā no diska trūcēm jostas daļā, tās ir gandrīz neiespējami izņemt no mugurpuses. Līdz ar to starpskriemeļu diska trūces ārstē pamatā ar pieeju no priekšpuses. Tātad tas ietver nelielu griezienu kakla priekšējā virsmā, vienā vai otrā pusē, parasti tā ir labā puse. Un tas ietver pietuvošanos mugurkaulam, slimā starpskriemeļu diska izņemšanu, izņemt starpskriemeļu diska trūci, tādā veidā atbrīvojot nervu, tādā veidā panākot cilvēka izārstēšanos no šīm sāpēm, kas viņam ir. Un par cik šīs operācijas laikā tiek izņemts starpskriemeļu disks pilnībā, atšķirībā no jostas daļas operācijām, tad šo operāciju gadījumā tiek ievietots diska vietā implants. Pamatā ir divi implanti, tātad ir nekustīgs implants, viņas gan ražo no dažādiem materiāliem, ir plastikāts, ir titāns, tās jau ir nianses, bet lietas būtība ir tāda, ka tas implants, ko sauc par cage implantu, tātad uztur starpskriemeļu diska augstumu, tātad tiek panāks, ka skriemeļi savā starpā nesaplok, viņš uztur augstumu, un viņš arī nodrošina to, ka ar laiku šie skriemeļi savā starpā saauga un izveido vienu tādu kopumā nekustīgu segmentu. Ir arī modernāki implanti, kuri imitē
starpskriemeļa diska kustības, tātad viņi ir kustīgi, jeb mākslīgie starpskriemeļu diski, kurus var ievietot mugurkaula kakladaļā, un bieži vien tas tiek vairāk rekomendēts jaunākiem cilvēkiem, kuriem ir paredzams ļoti garš mūžs dzīvot. Ar to es negribu teikt, ka vecākiem cilvēkiem nav paredzēts garāks mūžs, bet tādā veidā ieliekot mākslīgo starpskriemeļu diska implantu, mēs novēršam to, ka šie skriemeļi savā starpā saug un zaudē kustīgumu. Ja mēs ieliekam mākslīgo starpskriemeļu disku, tiek saglabāts kustīgums, un tad blakus esošie segmenti tiek pasargāti no pārslodzes, jo šis segments paliek kustīgs. Šādas operācijas veids vispārējā narkozē. Operācija ir ļoti viegli panesama. Operācija ietver griezienu atbilstoši bojātajam diskam. Tas var būt gan drusku augstāk, gan drusku zemāk, atkarībā no tā, kurš no disks ir jāārstē. Ķirurgs pietuvojas mugurkaulam, izņem slimo disku, viņa vietā ieliek implantu, kā mēs jau runājam, vai nu cage implantu vai mākslīgo starpskriemeļu disku, un brūce tiek slēgta. Līdz ar to pacientam šī operācija ir viegli panesama. Pēc operācijas pacientiem bieži var būt kaut kāds diskomforts norijot, pat cik ir kairinājums operācijas apvidū, var būt kaut kāds pārējošs aizsmakums, bet visādi citādi šī operācija nav tāda smaga. Tipiskos gadījumos cilvēks tiek atlaists no stacionāra nākamā dienā pēc operācijas, tātad šī operācija neietver ilgstošu atrašanos stacionārā, un daži pacienti var atgriezties patiesībā darbā jau pēc 2-3 dienām no operācijas. Runa, protams, ir par cilvēkiem, kas strādā, piemēram, ofisa darbu, viņi var uzlikt apkaklīti komfortam un mierīgi strādāt pie datora, darīt savus darbus. Savukārt tiem cilvēkiem, kam ir fiziski grūts darbs vai kas ietver kakla kustības, tipiskā gadījumā tie būtu varbūt celtnieki, santehniķi un tā tālāk, tiem gan vajadzētu ilgāk atturēties no darba, lai ļautu šim visam operācijas rezultātam sadzīt mierīgi, netraucēti, nepārslogojot kakla daļu. Bet tipiskās rekomendācijas pēc operācijas ir 2-3 nedēļas miera režīms, un tad jau pakāpeniski atgriezties ierastajā aktivitātē. Protams, kā jau pēc jebkuras operācijas var būt nepieciešams pretsāpju zāles, īsāku vai garāku laiku, parasti īsāku laiku, jo nekādas lielas sāpes pēc šādām operācijām nav. Tipiski pacienti nāk atrādīties 2-3 mēnešus pēc veiktās operācijas pie ķirurga. Ķirurga uzdevums ir noskaidrot, vai pacientam ir pārgājušas šīs sāpes, kas arī ir bijis operācijas mērķis. Un tāpat pacienti pirms operācijas veic rentgena izmeklējumu no sāniem un no priekšpuses, lai varētu konstatēt, kā stāv šis implants, cik labi viņš ir pozicionēts un tā tālāk. Paldies, ka skatījāties! Ceru, ka šis video jums bija noderīgs un jūs uzzinājāt kaut ko sev vērtīgu. Parakstieties uz mūsu kanālu, spiediet laiku un tiekamies nākamajos video.